Aizliegtās čeburāškas un meli par uzmākšanos. Šīs un citas ziņas, kuras tu iespējams šonadēļ palaidi garām. Jūnija beigās bija tāds skaļš stāsts, ka Rīgā operas parkā sievietei ir uzmākušies tumšas ādas krāsas vīrieši. Par to runāja gan sociālajos medijos, gan televīzijā. Policija sāka izmeklēšanu un atklāja, ka tie bija meli. Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Sarkano karogu jau netrūka. Viņa regulāri publicēja ierakstus pret migrantiem, bija saistīta ar pretimigrācijas partijām un policijā vērsās tikai pēc tam, kad likumsargi paši viņu sameklēja. Neskatoties šo visu, es piesargājos izteikties, jo uzskatu, ka pirmajam instinktam ir jābūt ticēt upurim un skaidrosies pēc tam. Turklāt stāsts bija pilns detaļu, kurš ko izvilka, kā viņa mēģināja izrauties. Protams, labi, ka tas nav noticis, bet ar šiem meliem ir nodarīts liels posts sievietēm, kuras ir cietušas vai cietīs no vardarbības, jo apšaubīs jau arī viņu stāstus. Tagad policija izmeklēs, kāpēc šitā bija jāmulda. Tikmēr premjeras Kulbergs turpina cīņu ar vēl vienu ienaidnieku – nevalstiskajām organizācijām. Kad jau bija izklaigājies, kā tās plekarē naudu, sāka teikt, ka nevēršoties pret NVO, tikai grib izvērtēt tēriņu lietderību, ko, protams, arī vajag darīt. Bet kāpēc sākumā ir jāsaceļ tracis un jāsauc kaut kādi mistiski skaitļi? Piemēram, par pasēdēšanu sēdēs ar valdību NVO maksājot 18,000 eiro. Tikai tāda nianses, ka tā nav taisnība. Izrādījās, ka summā ir virkne citu pienākumu. Tas pats ar skaitļiem, cik vispār valsts dod NVO. Kopumā tiek tērēt 200 miljoni nodokļu maksātāju naudu. Tie vienkārši jautājums par to, vai mēs 169 miljonus tērējam pareizi. 2 dienās pazuda 31 miljonus. Tādā tempā līdz nedēļas beigām izrādīsies, ka valsts vispār šīm organizācijām ir parādā. Bet, ja gribas pameklēt vēl naudu, iesaku paskatīties partiju finansējumu virzienā. Varbūt premjeras ir palaidis garām, ka viņa paša apvienotais saraksts par valsts naudu apmaksā ēdināšanu, telpas, muzikālo noformējumu un pat fotosesiju partijas saliedēšanās pasākumos. Un vēl aizvadītajās brīvdienās dega Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi noliktava. Biedrība domā, ka dedzināta speciāli un drošības dienestu pārbauda, vai tā ir Krievijas sabotāža. Tikmēr Saeima ir ķērusies pie svarīgākajiem draudiem, aizliedzot no Krievijas pie mums vest čeburāškas, sandeles un grāmatas. Labāk nekā nekas, bet varbūt varētu pamēģināt arī to gadiem solīto pilnīgo biznesa saišu saraušanu ar agresoru. Un tagad reklāmas pauze. Ja jums ir apnikušas visās malās redzamās azartspēļu reklāmas, man ir labas ziņas. Tagad visur būs arī kredītu reklāmas. Saeima atcēla aizliegumu, ko savulaik ieviesa, jo cilvēki uzķērās uz vieglas naudas solījumiem un pēc tam netika galā ar parādiem. Jūs jautāsiet, vai tad tagad tā nebūs? Atbildīgie domā, ka nē. Sabiedrības finanšu pratība esot mainījusies. Bet mieru tikai mieru. Reklāmām ir izstrādātas stingras prasības. Reklāmā būs jāpasaka brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Paldies Dievam! Tagad viss būs kārtībā. Viss, tiekamies nākamnedēļ.